Esiet sveicināti, mani sauc Ilze Medne un jūs klausāties HR podcastu. Kā jau vienmēr, es dikti domāju par to, kas būs tā nākamā tēma, un man nāca tāds interesants piedāvājums runāt par izdegšanu, runāt par to, kā tad vispār notiek izdegšanas diagnosticēšana, kas tad vispār notiek ar arodslimībām, kā tas izskatās no juridiskās puses, un es daudz esmu runājis par izdegšanu no tāda individa puses, un pati esmu bijusi tajā grāvī, un esmu ļoti daudz cilvēku satikusi un strādājusi ar cilvēkiem, kuriem ir šī te izdegšana vai izdegšanas pazīmes, un man vēl joprojām interesē šī saruna, iet dziļāk, vairāk saprast, kā tad organizācijas var veidot to darba vidi tādu, kurā cilvēki var justies labāk, lai tas būtu, teiksim tā, mazāk sāpīgi. Un tāpēc arī šis podcasts, ja mēs vairāk un padziļinātāk varam interesēties par kādu tēmu, vai pacelt augšā varbūt kaut ko, kas ir tā labi noslēpts vai tā labi aprakts, un varbūt, cilvēki izvairās par to runāt. Man gan priecē, protams, ka organizācijas diezgan daudz šobrīd domā gan par labbūtības aktivitātēm, domā un risina šo savu darba vides, šo darba organizāciju, lai cilvēki tomēr justos labāk un arī uzklausa cilvēkus. Taču interesanti, ka Kantar šī gada pētījums parāda to, ka 73% Latvijā strādājošo kopumā ir apmierināti ar savu darbu, taču interesants bija šis skaitlis, ka tikai 19% jūtas sadzirdēti savā organizācijā, kad runā, piemēram, par darba slodzi vai par jautājumiem, kas ir, par tādu fizisku vai emocionālu izcīkumu vai vispār par jautājumiem, kas būtu tādi būtiski jautājumi. Un man tas tomēr lika, tā sausīties, kā tas var būt, kad it kā tie pietiekoši daudz cilvēku jūtas apmierināti ar savu darbu, bet tikpat mazs procents atbild, ka tā īsti nemaz nejūtas tādi priecīgi, un tas ir kaut kāds labs pavadiens domāt, ka tas varētu būt iemesls, kāpēc cilvēki kaut kur tērē savu enerģiju, un īsti varbūt, tas nav īsti, vietā, un tas var veicināt arī šo te izdegšanu. Lūk, šī tāda pretruna, jā, it kā formāli viss ir kārtībā, bet realitātē cilvēki joprojām jūtas, vientuļi klusē un izdeg arī klusiņā. Lūk, un tad šodien mazliet parunāsim par to no tiesiskā skatu punktu, no juridiskās skatu punktu, kādu lomu šajā visā spēlē likumi, kādu lomu spēlē vadītāji, kādu lomu spēlē HR cilvēki, vispār darba vidi un cilvēks pats kopumā, katrs no mums. Un šodien, lai priekš šīs sarunas, iegūtu vēl tādu lielāku svaru, pie manis viesos ir Zvērnāta advokātu biroja PVC Legal vecākais jurists Edgars Rīņķis. Sveiks, Edgar! Sveiki, Ilda! Prieks tevi šeit redzēt, tāda nopietna saruna būs, un zinātņu doktora psiholoģijā grāmatas Profesionālā izdegšana autore Marija Ābeltiņa. Jā, labdien visiem! Man ir ārkārtīgi liels prieks, Marija, tev šeit redzēt. Man ir abus jūs prieks šeit redzēt. Man šeit tāds interesants tandēms būs. Mēs varēsim parunāt par lietām, kuras varbūt man ir dažas tādas diezgan svešas, un es neesmu iedziļinājusies šajā te juridiskajā aspektā vai, tajā terminoloģijā, un ko tad bieži vien mēs varbūt aizmirstam, vai es esmu aizmirsusi uz to paskatīties. Un šo sarunu inicēja Zvērnāta advokātu birojas PVC Legal, kas ir juridiskais partneris, kas apvieno mūsdienu biznesa vidē atbilstošu pieeju un bagātīgu pieredzi, lai rastu inovatīvas, komerciāli pamatotus un efektīvus juridiskos risinājumus klientiem. Brīnišķīgi, daudz dažādi īpašības vārdi, bet visbrīnišķīgāk, ka šīs sarunas tiek iniciētas. Lūk, Edgar, man ir pirmais jautājums tev. Interesanti, ka domājot par šo tēmu un arī mazliet ar tevi parunājot par šo tēmu, par izdegšanu kā juridisku atzītu. Interesanti, ka tikai 9 valsts Eiropas Savienībā izdegšanu formulē kā arodslimību. Tā ir Latvija, Igaunija, Zviedrija, Dānija, Nīderlanda, Francija, Portugāla, Ungārija un Slovākija. Un, lai arī šī izdegšana ir iekļauta Latvijas arodslimību sarakstā, jau kopš 2006. Gada, tad līdz 2021. Gadam kopumā ir atzīti tikai 334 gadījumi. Vai tā ir taisnība? Un man tad gribētos teikt,
kāpēc tik mazs ir šis skaitlis? Jā, šis arī bija fakts, ko es savas izpētes sākumā, ar ko es saskāros, jo man arī šķita, mums ir tik ilgstoši jau šis status izdegšanai noteikts, ka mums būs jau tā kā praksa, mums būs jau tie piemēri, ko mēs varēsim redzēt, bet tā kā tādu nav. Un jā, tas gadījumu skaits, viņš tagad arī šķiet mazs, bet viņš bija vēl mazāks vēl iepriekš. Līdz ar to tas pat ir pieaugoša tendence. Bet, kāpēc tā ir? Tas ir tā kā, jautājums droši vien par procesu, kā mēs nonākam līdz šim statusam arodslimības. Un tas ir tā kā sarežģīts un ilgstošs, un līdz ar to cilvēki, kas saskarās ar izdegšanu, viņi tur nemaz nenonāk. Viņi droši vien nonāk līdz darba nespējai slimības labākajā gadījumā un nenonāk līdz tam arodslimības statusam. Jā, man šķiet, ka tas ir baigi mazais cipars, salīdzinot ar tiem tūkstošiem, par ko mēs runājam. Statistikās parādās, ka mēs esam mentālās veselības krīzē un cilvēki ir tiešām ļoti daudz izdeguši. Un tas, ko tu piemini, šis diagnozes ceļš ir sarežģīts, birokrātisks, nereti varbūt nepieejams. Marija, varbūt tu vari mazliet šo komentēt, kā tas varētu būt, vai kur tu redzi to sarežģītību, vai kur tas cilvēks nolūst tajā brīdī, ka viņš atnāk ar šo te izdegšanu, un vai tu diagnosticē izdegšanu, vai to dara vēl kāds papildus speciālists? Jā, es domāju, ka varbūt tu varēsi nokomentēt vairāk, par to juridisko pusi, kas diagnosticē, bet tas kopumā tiešām ir, manuprāt, cik es zinu, šīs tādas ārstu komisijas slēdziens, kas nonāk pie šī, un tur ir vesels process. Un man šķiet, ka tur tie klupšanas akmeņi ir vairāki. Pirmais, cilvēki vispār par to nezin, viņi varbūt nav informēti, un ja tu kaut ko nezini, tu pat nezini, ko tu vari vēlēties, jā, tev pat īsti nav tās izvēles, tas notiek vienkārši tādā automātiskā veidā. Es zinu arī, ka cilvēki ir gājuši pie ģimenes ārstiem, un protams, ka mēs sagaidām, ka ģimenes ārsts būs tas virzītājs spēks, kas izstāsta par tām iespējām, bet tā nenotiek vienmēr, jā, ir brīnišķīgi ģimenes ārsti, kas par to runā, un ir tie, kas, kaut kādu iemeslu dēļ tas netiek pieminēts, un līdz ar to cilvēks aizvien paliek tādā neziņā, un kā tu saki, varbūt ir paņemta slimības lapa, ja, un kur ir ierakstīs kaut kāds cits iemesls, nezinu, adaptācijas grūtības vai vēl kaut kas, jā, ar stresu saistītās lietas. Vai arī, ja mēs skatāmies uz izdegšanas ilgstošām sekām, tad varbūt ir ierakstītas tās visas entās diagnozes, kas jau ir sekas izdegšanai, jā, piemēram, tas var būt kaut kāds arī, gan tāds nopietnas diagnozes, kā piemēram depresija, jā? Vai arī kaut kādi miega traucējumi, ja? Kaut kāds tāds lietas. Tā kā, un tad uzmanība tiek pievērsta jau to seku risināšanai, jo iespējams, ka tur tiešām tā situācija ir ļoti akūta, un arī es pieņemu, ka varbūt ir cilvēki, kas par to zina, bet viņus biedē tā kā ka tu teici, jā, ka tas ir tāds sarežģīts process, jā, un ja jurists saka, ka tas ir sarežģīts process, tas izklausās tā nopietni. Un tas ir tās sliktās ziņas, bet tā labā ziņa ir tāda, ka izdegšana ir process, un ir cilvēki, kas ir pietiekami apzinīgi vai pietiekami vēl ar resursiem, nav ielaiduši to tādā ļoti smagā stadijā, un viņi iespējams atrisina to. Un ir pretī labs darba devējs, kas ir gatavs ieklausīties, un tad mēs nenonākam līdz arodslimībai, tāpēc, ka mēs atrisinām situāciju, un mums, paldies Dievam, nav jākonstatē, ka ir notikusi šāda te situācija. Jā, man šķiet arī tas vārds arodslimība, tas ir, tā kā tāds spriedums, jā, tev ir piešķirta arodslimība, tā kā, līdzīgi kā invaliditāte, bez maz vai, teiksim, tāds sarežģīts process, un kas kavē šo mehānismu vispār, teiksim, tādu funkcionēšanu, ka cilvēki, tā brīvi saprot, jā, ka viņiem ir, diagnoze, mēs dzirdējām, ka iespējams ģimenes ārsts, teiksim, diagnosticē varbūt kaut kādas sekas, kaut kādu vienu varbūt šīs izdegšanas spārnu, un tad risina to, vai izvairās, teiksim, virzīt, kāpēc izvairās virzīt tālāk, piemēram, uz kaut kādu ārstu komisiju, vai kā tas vispār juridiski notiek? Tas process, viņš tā kā, tas, protams, ir tā kā medicīnisks process, kā mēs nonākam līdz arodslimības statusam, bet man šķiet, ka tā galvenā lieta ir tā, ka
tas komisijas pats process aizņem ļoti ilgu laiku, un tad mēs nonākam līdz slēdzienam. Cik? Es esmu pētījis, tur tika minēts, ka tie var būt pat 6 mēneši. Tas process viss no sākuma no ģimenes ārsta līdz komisijas slēdzienam var aizņemt pat 6 mēnešus. Un tajā brīdī, vai es gribu iet to 6 mēnešu, to visu to ceļu posmu, droši vien es izvēlēšos kaut kādas savas metodas vai pats terapiju apmeklēšu vai kā. Šeit es mazliet gribu uzstāties, tad 6 mēneši tas ir cik garš periods. Tas nozīmē gan cieši darba devējs, gan cieši pats cilvēks, kurš tad ir izdedzis. Tas ir, teiksim tā, ja kāds domā par prevenciju, tad jūs rēķinaties, ka ja jums cilvēks izdegs, tad šie 6 mēneši būs gan dīkstāve darbiniekam, un tu nevar aizvietot šo darbinieku, kamēr viņam dīkstāve šīs te procesa laikā. Būtībā viņam ir ierobežota darbspēja tajā gadījumā. Tā kā nav dīkstāve, viņš var veikt it kā darbu, bet viņam ir kaut kāds mazāka kapacitāte, kurā viņš var darboties. Bet juridiski to noformēt tikai pēc tam, kad ir komisijas slēdziens, viņam nosaka darbspējas zudumu kaut kādā kapacitātē. Pēc tam darba devējiem jāpielāgo tie darba apstākļi, jāsamazina tur, piemēram, darba laiks, bet tas ir, ja mums ir slēdziens, ja ir šis atzinums. Bet tā prevencija jau, ja tie 6 mēneši ir šķiet jau kaut kas liels, tad jau mēs parēķinam vēl iepriekš, cik tas darbinieks jau ir izdedzis pirms tam. Cietis jau no tā. Un tieši tie galvenie zaudējumi darba devējiem jau ir arī tas produktivitātes trūkums arī, kas, posmu līdz slēdzienam mēs nemaz nevaram izmērīt, bet tas droši vien ir vēl lielāks. Kas ir tie gadījumi, ko, teiksim, Latvijā, tu esi apskatījis, vai kas ir tie zināmie gadījumi, kur cilvēki reāli ir gājuši cauri šim procesam, ir saņēmuši šo arodas slimības diagnozi, bet arodas slimības statusu, un kas ar viņiem tālāk notiek? Konkrētus gadījumus es nezināšu teikt, jo tomēr tā ir diezgan tāda individuāla un arī diezgan privāta lieta. Bet, visi nestaigā certifikātu, man ir arodas slimība izdegšanā. Un patiesībā jau arī tas mazais gadījums skaits, viņš atspoguļojas arī praksē. Pa lielam juristi nestrādā ar tādiem gadījumiem, izdegšanas jautājumu risināšanu, arī tāpēc, ka tas vienkārši nav. Tas ir tāda lieta, kas ir kaut kur sabiedrības telpā, bet līdz uzņēmumu vadītājiem, vai ka tas ir jautājums, kas būtu jārisina, vai kur ir tie riski, tas īsti tā arī tā aizpeld prom. Līdz ar to tas dienas kārtībā nenonāk uz mūsu galdiem, uz juristu galdiem. Bet kā tie konkrētie gadījumi tiek risināti, tur ir darbspējas zudums. Un attiecīgi tad darba devējiem jāpielāgo tie darba apstākļi atkarībā no tā, kas ir tajā slēdzienā norādīts. Tur vēl ir māks process vēl pēc tam pie aroda ārsta, kā to visu noformē, bet būtībā ir jāpielāgo tie darba apstākļi. Tur ir arī citas sekas droši vien, kā jau es jau minēju, tas produktivitātes zudums un viss pārējais, kas ir saistīts ar tādiem finanšu apsvērumiem, ka ja darbinieks nav tik produktīvs, kā viņš var būt, cik produktīvs ir uzņēmums tādā gadījumā. Un tad arī kaut kāda tur juridiskai riski, par ko, kas ir tajā risku maisā, kas stāv juristiem, kas, manuprāt, ir viena svarīga jurista sastāvdaļa darba, kad tev ir tas risku apjoms, kurš tev jāpārvalda. Un viens no tiem riskiem ir, kad potenciāli darbinieks var arī aiziet uz tiesu. Un teiksim, ja darba devējs ir kaut kādā veidā, ignorējis darbinieku vai tiešām uzlicis ļoti daudz slodzi, tad darbinieks varētu arī vērsties pret darba devēju un teikt, kur man ir kaitējums, un darba devējs neko nav darījis, un tāds var būt arī risinājums. Man uzreiz interesē, ja mēs skatāmies no darba devēja kurpēm, tad vai ir kaut kādi kritēriji juridiski, kam ir jāsako vai kam jābūt, lai cilvēks zinātu, kādu darba slodzi drīkst viņam uzlikt, vai ir kaut kāda mērījuma, jo ir dažādi modeļi, tur Roberta Karaseka darba spriedzes modelis, pēc kā tiek, teiksim tā, kas tiek izmantots, lai saprastu, kas ir tās prasības darbā, ko var izmantot, vai Maslakas, Leiteras mediācijas modelis. Vai tas ir kaut kas, ko es pieminot, vai tas ir kaut kas, ko būtu darba devējiem jāizmanto kaut kādi modeli, lai palīdzētu saprast, kas kuram cilvēkam nozīmē konkrēta atbilstoša darba slodze? Jā, pilnīgi noteikti. Tas arī, ko Marija minēja par to sabiedrības informētību, to, ka darba devēji var informēt arī savus darbiniekus par šo jautājumu, par to, kas ir izdegšana, kādi ir tie simptomi.
Un mēs, piemēram, arī es mēģināju darbā ieviest tādu iniciatīvu, ka mums ir tas pašnovērtējuma tests, tieši Kristīnas Masleks pašnovērtējuma tests, kur vismaz darbiniekiem ir pieejams kaut kādā iekšējā lapā, kur viņi var izpildīt un tad secināt par to, vai es šobrīd jūtos tā kā pietiekami produktīvs, vai es neesmu jau tā kā uz kaut kādas izdegšanas robežas. Un tā kā instrumenti, ko var darba devējs tā kā, iepazīstināt, lai veicinātu tieši to izpratni. Mazliet paskaidrošu par to modeli, tad tas identificē tādas 6 galvenās dzīves jomas, tur ir darba slodze, kontrole, atalgojums, kolektīvs, taisnīgums un vērtība. Tad teiksim, jau kaut kas no tā tur šūpojās. Protams, tur Marijai droši vien būtu komentārs par to individu, teiksim, par to atšķirību. Mēs nevaram visu slikt vienā maisā, bet vēl mazliet pie šī aspekta no darba devēja. Manā pieredzē ir piemēri, kur cilvēki runā par to, ka viņi jūtās izsmelti jau ļoti ilgu laiku, un par to ir informējuši savus vadītājus un savus darba devējus, un gala beigās, kas notiek, ka šos darbiniekus atbrīvo pēc kāda laika. Kā tas izskatās? Diemžēl tā ir tā bieži vien realitāte, jā. Un augsta līmeņa speciālisti ir nevis vienkāršā darba veicēja, bet tiešām parasti arī tie ir, kas izdegti, ir tādi augsta līmeņa profesionāli, tādi skrējēji, tādi riktīgie darba zirgi. Un tas pat nav jautājums par kaut kādu juridisko veidu, kā viņi atbrīvot, vai kā, bet tas ir par tādu darba devēja pienākumu, ka viņam ir tajā brīdī, ka viņš noslēdz darba līgumu, viņam ir saistošs darba aizsardzības likums, kurā ir tā kā pateikts, ka darba devējiem ir jānodrošina taisnīgi taisnīgi nekaitīgi darba apstākļi būtībā. Un tas ir tas, kur darbinieks var iet pie darba devēja un teikt, man ir pārāk liela slodze, es gribu, lai tu kaut ko dari. Un ja darba devējs neko nedara, tad ir kaut kādi juridiski instrumenti, ko darbinieks var. Darba inspekcija, piemēram, ir viens, bet pārsvarā jau tomēr tas dialogs ir tas svarīgākais. Kurš gan grib tā kā risināt lietas caur valsts iestādi, ja to var sarunas ceļā mēģināt izdarīt. Bet tā tad ir tādi gadījumi, kad cilvēki vēršas tiesā par šādiem izdegšanas gadījumiem. Jā, un tas arī tāpēc, kāpēc es vispār sāku šo pētīt, jo tieši tie gadījumi, kur cilvēki ir pārstrādājušies un viņi saka darba devējiem un darba devējs neko nedara, tad tajā brīdī varbūt ir nepieciešams arī kādu juridisku atbalstu piesaistīt, lai tieši šo jautājumu risinātu. Un, man liekas, šis jautājums arī ļoti labi pārklājās dažādās kompetencēs, jo tikpat labi arī Marijai droši vien būtu šeit darbs un teiksim, tam cilvēkam palīdzēt arī no tādas psiholoģiskā viedokļa. Vai tu jūti, Marija, ka pēdējos gados, mēs runājam principā par pēdējiem 5 gadiem, kur ir riktīgs spēks vispār, teiksim, tādā izdegšanā un tādā, cilvēku mentālās veselības pēdējo Covid gadi un tā tālāk, tad mentālās veselības tāda uzsvaru uz to, cik cilvēki jūtās izdeguši, izsmelti un vēl nav īsti sapratuši, ka mēs esam atgriezušies pēc Covid laikā, bet tomēr, ņemot vērā, ka organizācijas sāk domāt par to, kā tad veidot šo labklājību, vai tu redzi, ka sāk veidoties kaut kāda lielāka saķers starp psihoterapiju vai, teiksim, nozari kopumā un darba devēju, lai veicinātu šo prevenciju un tomēr palīdzētu katram cilvēkam individuāli saprast, kas tad, ir viņam atbilstoša darba slodze vai kāpēc, mēs katrs individuāli izvēlamies kaut kādu savu neadekvātu slodzi vai uzņemamies kaut ko varbūt mums nevajadzētu. Mēs runājam par robežām, tā. Mēs par to daudz esam diskutējuši, bet kas ir tas šobrīd, ko tu redzi? Es varbūt pamanu daudz tādas iniciatīvas, kas tā kā no konkrētiem darba devējiem nāk, un es arī redzu, ka tiek izstrādāti jau tādi ar organizācijas līmenī dažādi risinājumi, tā kā domājot par to, par dažādu faktoru, tādu negatīvās ietekmes mazināšanu, teikt, ka ir kaut kāds tāds kopējais, tā kā nozare ar nozari satiekās. Es nezinu, es laikam tad iedomātos, ka, darba devēju konfederācija un tad dažādās psihoterapeitu asociācijas un psihologu biedrības sanāk pie viena galda. Es neko tādu neesmu dzirdējis. Varbūt esmu palaidis garām, man neuzaicināja, varbūt. Bet es neesmu neko tādu dzirdējis. Es domāju, ka šis būtu vispār tāds labs dialogs, kas varētu būt. Tas, ko jo tas, ko tu teici, tā kā Kristi jau
pieminētā Kristīna Maslaka un Mihails Leiters, viņi ir tādi grandi, kas jau pēta šo jautājumu no pagājušā gadsimta 70. gadiem, bet, protams, ka tas, ko viņi saka, un arī viņu tas modelis par tiem iespējamiem psihosociāliem riskiem darba vietā, kas var, tā kā izsmelt cilvēku, viņš jau, protams, ka nav tāds galīgais saraksts, jā, tas arī ļoti svarīgi, jo tagad varbūt kāds klausās tā, mums šitās problēmas nav, ok. Nu, tad, ja tu sūdzies par kaut ko citu, un tas nav Kristīnas un tā Mihaila tajā modelī, tad mēs neklausīsim. Nē, ka tas, protams, ka tas ir tāda ievirze, un arī tas, tā kā man liekas ļoti apsveicama iniciatīva arī tādu, izveidot tādu instrumentu, kas mērītu to izsīkumu pakāpi, bet kas ir problēma, piemēram, ar jebkuru testu, ka cilvēks nereti pats neprot viņu nointerpretēt, ja tīpaši tie ir psiholoģiskie testi, un tas pats pieminētais Kristīnas Maslakas tests, viņš jau ir radīts vairāk pētījumiem, tur nav normas, un tad cilvēki apjūk, viņi saka, augsti cipari, bet tas ir tā kā bīstami vai nē? Tāpēc tur ir svarīga tā sadarbība arī, tā kā tu teisi, par to dialogu, ka mēs pamanam nevis tīri formāli, mums te ir norma, un tu esi pie robežas, bet vēl neesi tā kā izdedzis, ja būtu, piemēram, normas, un iedomājas, ka cilvēki tā sāk skatīties, bet ka mums ir tā kā iemesls sarunai, ka, es jūtos slikti, un ja es tā strukturēti atbildu uz jautājumiem, es pamanu, ka tur ir, kaut kādi tādi nepārāk jauki cipari, ja, viņi varbūt nav maksimālie, ja, bet tik un tā, tur kaut kas parādās, vai mēs varam šo izrunāt, lai patiešām tas būtu preventīvi. Ja, jo tas šķiet ir kaut kas tāds, kas ir ļoti svarīgs, un es atkal par tiem dialogiem atceros vienu interesantu sarunu. Man bija tāds tā kā saruna jo man ir sarunas ar dažādu profesiju pārstāvjiem, un bija arī saruna ar vecākiem, kas ir tā kā ne profesija, bet arī ļoti tāda svarīga grupa, kas tā kā arī domā par sevi un domājot arī par, piemēram, par pusauģiem mēs runājam, vai pusauģi var izdegt. Un interesanti, ka mēs runājam, un vienā brīdī, es atceros tā mamma, viena tādā atgriezniskā saitē, saka, zini, Marija, kas bija svarīgi, ka es pēkšņi sapratu, ka varbūt ir vērts pievērst to manu pusauģu sūdzībām kaut kādu lielāku vērību. Jo es vienmēr laidu gar ausi, ja tie pusauģi jau mūžīgi pa kaut ko sūdzās. Un es tā kā domāju, wow, šis ir labs rezultāts šai mūsu tādai sarunai, jo patiešām, un es iedomājos, ka darba vidē notiek kaut kas varbūt līdzīgs. Tie darbinieki taču mūžīgi pa kaut ko sūdzās, kaut kas viņiem nav labi. Un ka varbūt ir kaut kas, ka mēs sākam tā kā automātiskā līmenī laist gar ausi un patiesībā nesadzirdēt un likties, tā ir tāda, kā man teica viena arī dāma, tā ir tāda mūsu mentalitāte. Mēs vienkārši sūdzamies, bet realitātē to nav jāņem vērā. Bet man liekas, ka tas ir tas, kas ir svarīgi to ņemt vērā, un man tiešām ir prieks, ka ir tās iniciatīvas, bet es redzu, ka tur mēs varam vairāk par to domāt. Jā, es arī saredzu tādu skaistu, šo te gan juristi nāk kopā, gan darba devēja konfederācija un psihoterapeiti un vēl kādi dažādi atbalsta cilvēki un runā, un organizācijas galvenokārt arī ir tās, kas nāk un runā. Un pārstāvi un individi, interesējās par to, bet, man tā kā šī klusēšana šķiet diezgan būtiski, ko parāda šeit katra pētījumi, 19% cilvēku, viņi tikai jūtas sadzirdēt darbā, 71% nekad nav runājuši ar vadītāju par savu labbūtību. Un šī klusēšana, es domāju, ka tāpat nav tāda izvēle, tā ir tāda stratēģija, lai izdzīvot šajā uzņēmumā, lai, tā ir tāda kultūras sastāvdaļa, es labāk par šito nerunāšu, es labāk šito noslēpšu, man tagad ir diezgan daudz nāk runāt ar organizācijām par tādu iekšējo darbu kultūru, un brīžiem, tad, kad es pirmoreiz uzdodu šo te jautājumu, vai cilvēkiem varētu būt kaut kādas labbūtības problēmas vai domāt par kādām aktivitātēm, mums tāda problēma nav. Bet tas nozīmē, ka šādas problēmas vispār netiek adresētas, un šī klusēšana viņa kļuvusi par tādu normu, un tad mēs jau nevaram runāt par dialogu, ja viņi vienkārši nav. Un arī, tāds pats mobbings vai bossings, tas arī ir daļa no izdegšanas, kas patiesībā ir liels aspekts. Ko šī klusēšana, tā juridiski, kā tas nepalīdz absolūti necik, risināt šos jautājumus, varbūt, tā ir darba devēja atbildība, vai ne? Risināt šo te vidi, lai tajā būtu vieta šeit sarunai, jo savādāk, jo tu nevari to, tad ir kaut kādas normas tomēr jāievieš, vai ne? Jā, precīzi saka, man šķiet tieši tā,
kad mēs veidojam to kultūru, kur ir atvērta uz sarunu un kur darbinieks jūtas droši, ka viņš var tā kā izteikties. Tā ir viena lieta, kur ir jāstrādā darba devējiem, lai darbinieks jūtas droši un lai viņš var tā kā nest savas problēmas darba devējiem un zina, ka viņas tiks risinātas. Un tā otra lieta, man liekas, tā otra monētas puse ir tieši arī tajā darbiniekā. Vai viņš arī apzināti par to, teiksim, cik ir mana slodze, vai šobrīd man nav par daudz, jo ir cilvēki, kas vienkārši tā kā viņiem ir slodze, viņi mauca, viņi turpina ņemt vēl, un viņi tā kā pat īsti nepadomā pie tā, kad varbūt es varētu paprasīt, lai man ir mazāk, un tad iet pie darba devēja šo jautājumu arī tā kā adresē. Un tā, man liekas, ir kaut kāda tā paša katra cilvēka tā arī daļiņa, kas viņam arī jāuzņems. Jo tas ir dialogs, tad daļa, protams, ir darba devējiem nodrošināt to bāzi un to juridisko atbilstību un to ietvaru, bet arī darbiniekam ir jāpadomā. Tā kā, un tas ir piemērs, ko es minu parasti, ir tieši par atvaļinājumiem, ka ir darbinieki, kas uzkrāj atvaļinājumus, un tas nav izdevīgi būtībā ne darba devējiem, ne darbiniekam, jo darbinieki vienkārši neatpūšas. Jā, uzkrāt atmiņā, tas ir interesanti. Es domāju, ka, mīļie klausītāji, jūs varat tikai pie sevis pasmieties par to, ka es domāju, ka jūs esat daļa no tiem daudzajiem, kuri uzkrāj šos atvaļinājumus, un bieži vien tieši personāla vadībā vai vadības pozīcijās ir cilvēki, kuri uzkrāj šos atvaļinājumus un paši saka citiem, lai iet atpūsties. Te mēs nevaram runāt par šo te piemēru. Ja tu pats esi, teiksim tā, knapi velcies, tad, tas, ko darbinieks redz, tas ir tikai kā piemērs un skaidrs, ka veidojas šī kultūra, kurā cilvēki neatpūšās. Viņi neiet mājās laicīgi, viņi stiep uz mājām šos datorus, vai viņi nenāk vispār uz darbu, bet turpina strādāt un turpat arī nomirst. Teiksim tā, pavisam. Ironizējot, bet te mēs runājam arī par šo te atbildību, tad skaidrs, ka arī ļoti daudz ir šie jautājumi, kurš tad ir atbildīgs par to, vai es izdegu, vai es neizdegu, un mēs ar Mariju esam daudz runājuši par šo te individuālo prizmu, ka cilvēks katrs pats arī dziļi no savām pārliecībām ir atbildīgs par to, vai viņš apzinās, kur viņš ir iepēries, vai ko viņš uzņemās, kāpēc viņš ir tur. Bet ja mēs parunājam par šo te juridisko aspektu, teiksim tā, vai organizācijā ir kaut kādas juridiskas sekas par to, ka netiek veicināta šāda kultūra, kurā ir dialogs, netiek noteiktas kaut kādas normas vai nav šīs labūtības aktivitātes, vai vispār ir kaut kādas sekas, bez tām, ka ir, teiksim, tur garie periodi, kad cilvēki nav darbā, vai ka viņi knapi nāk uz darbu, un mēs to neredzam, vai nedzirdām, vai negribam dzirdēt. Tās juridiskās sekas ir tādas ļoti, ļoti plašas pašlaik. Tas, ka mums nav regulējums, kurš tieši adresē izdegšanas jautājumus darbā. Un tā ir lieta, pie kā mēs droši vien atgriezīsimies arī nākotnē, pie tā, ka ir jāstrādā speciāls regulējums, kas tieši šo jautājumu risina. Jo pašlaik nav tādām. Eiropas komisija strādā pie direktīvas, bet strādā jau ilga, laikam, es tā saprotu. Vai jūs kaut ko zinat vairāk par šo te plānoto Eiropas direktīvu par sociālajiem riskiem un darbinieku mentālo veselību? Es esmu redzējis ļoti daudz dažādus to saucamos framework agreements, kur sociālajie partneri un kaut kāda likumdevēja pārstāvi nonāk pie kaut kāda secinājuma, ko mums vajag. Eiropas Savienībā ir stratēģijas, kas tieši ir tieši veselība darba tirgu, kur tiek runāts par psihosociālajiem riskiem darba vidē un tieši tā stresa ietekmi, un ka to vajadzētu risināt. Bet mēs nenonākam pie kaut kāda konkrēta pat projekta. Un skaidrs, ja tas nebūs Eiropas Savienības līmenī, visticamāk, kad nacionāla līmenī vēl jau vairāk nebūs. Tāpēc mēs droši vien gaidām uz kaut kādu plašāku Eiropas mērogu iniciatīvu, lai šos jautājumus varētu tieši konkrēti jau risināt, bet pašlaik mēs nevaram. Jā. Tātad, principā, bet ja ir šie gadījumi, tad kurš ir atbildīgs? Kurš tad beigās dabūna pausīm par to, ja tas, teiksim, nonāk līdz tiesas ceļā? Kā jurists es teiktu, ka darba devējs, bet kā cilvēks, es teiktu, ka cilvēks jau beigās tas, kurš cieši. Tās sekas ir tieši cilvēkam, jo, darba devējs atrisinās savu juridisko problēmu kaut kādā vienā veidā vai otrā, bet darbiniekam tāpat šis ceļš ir daudz ilgāks un saistīts ar viņu veselības problēmām. Tā kā tur var vienkārši runāt par tām dažādām tām seku dimensijām, bet abas puses principā cieši, tāpēc arī ir tik svarīgi, man liekas, to risināt preventīvi.
Nu jā, es arī iedomājos tādā pasaules līmenī, Pasaules veselības organizācija, tā kā nav, piemēram, iekļaus šo te diagnozi tādās, mentālās veselības diagnozēs, saslimšanās, jo tur ir šī dualitāte, ka, ja tu strādā darba vietā, kas tā kā, kaut kādā ziņā nodara tev pāri, tad, jā, kāpēc diagnoze ir tev, jā? Tā kā tad ir diagnoze tai darba vietai jāliek, jā? Un tur ir tā šī te, bet no otras puses ir tas, ko saka, ka ir tās cilvēku individuālās ciešanas un arī tās izjūtas, ko mēs varam izmērīt un patiešām tā kā sajust kā tādu, savas mentālās veselības lielu, tādu, kaut kādā ziņā viņa ir ļoti iedragāta, un tāpēc, man liekas, tas arodslimības formulējums ir tāds rāmis, kas varbūt noķer to visu situāciju, un es varu iedomāties, ka, es fantazēju, ka varbūt, ja ir tie gadījumi bijuši, kur cilvēki ir gājuši to arodslimības ceļu, varbūt viņi arī ir gājuši, varbūt arī tiesas ceļu, vai vēl kaut kādus variantus, kur varbūt, ka tas dialogs nav iespējams, ka tu mēģini vismaz caur tādām formālām procedūrām, dabūt to finansiālo kompensāciju. Es varu iedomāties, ka tas ir tas, vai kaut kādu garantija, ka tevi neatlaiž no tā darba. Tas, ko tu pieminēji, kad ir varbūt bail, vai arī ir pieredzēts, ka cilvēkiem atriebjās, no seris tu atnāc parunāt un tu daboni, bet ja ir, tā kā ir šī te, arodslimības status vai kaut kas, un darba devējs to neņem vērā un vienkārši atlaiž, tad es pieņemu, ka cilvēkam ir lielāks tiesisks pamats vērsties tiesā un par to runāt, ka, es gribētu kompensāciju par šo. Bet atkal, šeit ir jābūt tai uzstājībai un arī kaut kādam enerģijas resursam, lai šo veiktu, jo tas ir, es pieņemu, ka tā gaidīšana, dokumentu formēšana un arī, protams, tie ir izdevumi un cilvēkiem jābūt kaut kādiem resursiem, gan emocionāliem vēl palikušiem, gan finansiāliem, lai to darītu. Un tas ir tas paradoks, kas varbūt, šajā gadījumā notiek, ka ja tu esi izdecis, tur jau ir tā viena no svarīgākām lietām, ka tev ir spēku izsīkums. Un ja tu nevarēji pilnvērtīgi strādāt, un varbūt izmantoja slimības lapas, vai varbūt tur nav nemaz tāda iekrājuma, lai algotu brīnišķīgu juristu, kas tev palīdz to visu izdarīt. Tāpēc es domāju, ka tur ir tāda iekšējā šī arī sarežģītība, kas varbūt nav saistīta tikai ar to procedūru, jā, bet arī vienkārši ar to, ka tur ir jābūt tam tā iekšējai kapacitātei, lai to visu virzītu. Kas psiholoģiski notiek ar cilvēku vēlreiz, tad, kad viņš ir šajā situācijā, un viņš var būt arī uzņēmuma vadītājs, kurš ir, totāli sapratis, ka, viņš vairs nevar, viņam tur spiež no visām pusēm, tur investori, darbinieki, vadība, un viņš saprot to, ka, viņš vairs to nevar izturēt, bet viņam jāizskatās. Viņam jātur stāja, ja, viņam ir, un pirmkārt, kas notiek šādā cilvēkā, un otrkārt arī, kas ir tie atbalsta mehānismi, tomēr, vai, mēs runām vienkārši, lai ir skaidrs juridiski, vai tas ir psihoterapeits, vai tas ir, cik tev spēki vēl atļauj vispār, vai finanses to darīt, mēs runājam par vadītāju, tas varbūt cits līmenis, tas ir savādāks jautājums, bet kas ir tas, ko tu redzi, un vēlreiz to atgādināt? Jā, tā kā tās trīs lietas, kad cilvēkam sāk notikt, tas spēku izsīkums sāk piemeklēt, kas, kaut kādā ziņā, ir teorijas, kas saka, ka tas varētu arī provocēt to negatīvo attieksmi vai tādu distancēšanos no darba, un tā negatīvā attieksme, viņa tiešām var būt kā šī tāda distance vai tāda, atsvešinātība, bet tas var arī būt kā tāda agresija, jo mēs atceramies, ka tādas visvienkāršākās primitīvās stresa reakcijas ir uzbrukt, beigt vai sastingt. Un tad tas arī ir. Es vai sastingstu, un es nevaru pieņemt lēmumus, vai es vienkārši visiem bļauju virsū, vai es, tā kā izdaru to minimumu kaut kādu, ko tur man pēdējā mirklī, un tad vispārējais tur birst kaut kā pāri galvā. Un tā efektivitāte, tā kā dienas beigās, ka es patiešām, tā kā varbūt, 10% no savas jaudas izmantoju, vai es, kāds vēl dažreiz saka, es paskatos uz sevi šobrīd, un es sevi neatpazīstu. Tas neesmu es, vai tā neesmu es. Tik sliktā kvalitātē es vispār neatceros, kad es strādāju. Ja? Un tad, trīs dimensijas. Jā, un tas, kas ir svarīgi, ka mēs to atceramies, un ka
ka mums ir nekavējoties jāpapildina resursi, jo savādāk tā darba kvalitāte turpinās ciest. Tā ir tā absurdā situācija, ka mēs esam purvā, mūsu mašīna ir iestrēgus, bet mēs turpinam spiest gāzi un ierakties dziļāk tajos dubļos, līdz bez evakuātora mēs nevaram tikt. Jo es domāju, ka tā arodas slimība, tas jau ir tāds evakuātors, kas tev ved ārā, un kur tu pieslēdzis klāt jau tādus ļoti jaudīgus spēkus, lai izceltu. Bet principā būtu labi tur palikt tos, nezinu, kaut kādus dēļus, mēģināt vai tā kā apstāties. Un tas ir tas, ko cilvēki baidās izdarīt. Viņi saka, jā, Marija, bet te ir šitas jāpieņem, tas lēmums, jā, bet ok, ir krīzes situācijas, es saprotu, es pat esmu strādājis krīžu centrā, es ļoti zinu tos gan stāstus, gan pati piedzīvojusi, bet nevar būt tā, ka krīze ir 5, 10, 15 gadus. Jā, jo tas ir tas stāsts, ka cilvēki nereti neapstājās un nepaņem to resursu, neuzpilda to bāku tajā procesā. Un vadītājiem, jo īpaši, man liekas, šobrīd ir daudz un dažādas pieejamas tādas atbalsta sistēmas, es nezinu, supervīzijas, ja, vai ja bail ir no ārsta, tad ir mazāk bailīgi cilvēks, saka, ir iet pie psihologa vai pie psihoterapeita. Ja bail no psihologa un psihoterapeita, tad mazāk bailīgi iet pie kouča. Jā, ir daudz un dažādi arī dažādām dzīves situācijām domāti mentālās veselības speciālisti, ar kuriem var konsultēties, ja tu pats esi pilnībā apjucis un dažreiz vajag to skatu no malas. Ja, jo neredz cilvēks saka, bet varbūt es pārspīlēju. Ja? Un tad, kad tu runā ar otru, un tu sāc stāstīt un domā, nē, es nepārspīlēju, man jau vajadzēja sen apstāties. Ja? Ka tā var būt saruna, tas var būt. Saka, ja es nevaru atļauties paņemt atvaļinājumu, ko rāda pētījumi? Arī 4 dienas var būt palīdzošas, ja tu esi ārpus ierastās vides un dari neikdienišķas lietas, kas nav, nezinu, dzīvību apdraudošas. Ja? Jā, un vadītāji dažkārt var atļauties, vismaz uz 4 dienām, tieši tagad, kad bija visas šīs brīvdienas brīnišķīgās, ja? Aizbraukt varbūt kaut kur projām, ja? Kur tu neesi tajā ikdienas settingā, kur tev nav pēkšņi jāgatavo visiem ēst, ja? Vienkārši aizbrauc tajā viesnīcā, par tevi ir parūpējušies, ja? Un tev atbrīvojās tā mentālā telpa, lai ievilktu elpu un kaut ko sāk darīt, ja? Nē, viņi paņēma datoru līdzi un izdarīja visu neizdarītos darbus, viss prioritātes. Jā, tas, ko es teicu, jā, ka tās 4 dienas palīdz, ja tu dari kaut ko neikdienišķu. Ja tava ikdiena ir risināt problēmu, skatīties datorā, tas neskaitās, jā. Juridiski var kaut kā darba devējs arī ierobežot darbinieku un pateikt, Klau, es jūtu, ka tev ir par daudz, es nezinu, atslēdzu tev datoru, pieejas tiesības vai es tevi ar likumu dzēnu atvaļinājumā, vai tas ir iespējams? Piespiest tā kā ir ļoti, tā kā neiespējami, juridiski ir neiespējami. Bet, nevar izrakstīt rīkojumu, tā kā dodies atvaļinājumā, piemēram, ja tā ir vienošanās starp darbinieku un darba devēju. Bet ir kaut kādi rīki, kā tu vari motivēt to darbinieku tomēr rīkoties. Teiksim, sagatavot kaut kādu grafiku jau iepriekš, piemēram, kur darbiniekam ir iespēja izmantot. Un teiksim, vai arī tas pats, dialogs arī šeit ir ļoti svarīgs, kad tu vari paņemt atvaļinājumu un kad mēs tā kā varam sakārtot lietas. Tā kā ar juridiskiem līdzekļiem droši vien, ka nē, bet ar tādiem, cilvēcīgiem sarunas līdzekļiem, jā. Un viss tas, ko Marija minēja, ja tu tāds atbalsts, supervīzijas, coachings, terapija, karjeras coachings vai, labbūtības brokastis varbūt vai kas, vai tas ir kaut kas, ko, teiksim, juridiski pētot organizāciju, kurā, piemēram, ir šis izdegšanas gadījums, vai, nezinu, ir jāvērtē šī organizācija, vai tas ir kaut kāds indikators, kas tiek ņemts vērā. Es saprotu, ka nav seku nekādu, ja mēs, teiksim, nevaram tagad teikt, ir darba likums, kas patiesībā nosaka, ka tev ir jāveido vide, kurā cilvēkam ir iespējams izdarīt to, ko no viņa prasa, bet tai pašā laikā vai tie ir kaut kādi indikātori, kas tomēr teiktu, kas nāktu par labu šādai organizācijai, piemēram, tiesas procesā, kur ir šādas te lietas. Mūsu organizācija par to ir domājusi, bet darbinieks tāpat ir izdedzis. Jā, pilnīgi noteikti tā kā tās lietas, ko darba devējs dara darbinieku labā, viņš pēc tam var teikt, ka šis ir veids, kā es nodrošināju to nekaitīgo darba vidi. Un tas, vai darbinieks izmanto šīs opcijas vai neizmanto, tas ir tā kā atkarīgs no viņa. Bet man šķiet, ka tas
viens no jautājumiem, kas arī ir būtisks, piemēram, veselības apdrošināšanas tas segums, vai viņš nodrošina pieeju mentālās veselības speciālistiem. Jā, jo man liekas, ka tas ir tieši arī ļoti svarīgs jautājums, kur katrs darbinieks var risināt sev tos jautājumus par to, kā es risinu. Es arī kā KBT terapijas patērētājs zinu, cik ļoti tas palīdz. Un tā kā reflektēt, un tas, ko Marija arī teica, ka tas skats no malas ir ļoti nepieciešams brīžiem. Jā, es vēl aizdomājos, ka ir, piemēram, Lietuvā, es esmu dzirdējis, ka šobrīd tāda nacionālā līmeņa iniciatīva, cik es tos izpratu, varbūt es kļūdos, tad noteikti pēc šī raidījuma ienāks komentāri ar labojumiem, kas ir labi, jā, tu nevar zināt visu. Sūtiet. Jā, viņi ir izveidojuši tādu likumdošanas iniciatīvu, ka viņiem ir šobrīd darba devējam jānodrošina apmācības un arī jārūpējās par to, lai darba vidē nebūtu vardarbības. Jā, nekāda veida. Sākot ar tiem smago galu, protams, ka fiziskā, seksuālā, bet arī beidzot ar to neredzamo, jā. Un ja tu pieminē to Kantar pētījumu, tad, protams, ka tur nevar nepieminēt, ka pie mums Latvijā vēl aizvien, tas ir no gada uz gadu top, tāds neapspriestais, klusējamais jautājums ir tieši vardarbība no vadītāja, no kolēģa puses, ja tur kā kuru gadu, kurš jautājums izvirzās, man liekas, priekšplānā, kad pārsvarā visi zina, bet visi klusē un nekas nenotiek, ja? Un man liekas, ka tādā ziņā cepur nost mūsu kaimiņu valstī, ka šis tiek risināts un man pat bija angļu valodā jāvada apmācības, kā jāstāsta, lietuviešu kolēģiem par to, kā atpazīt, kā saprast, un man likās, wow, cik forša iniciatīva, jo šis ir viens arī no tādiem, man likās, milzīgiem klupšanas akmeņiem, ka mēs varam rūpēties varbūt par tādu to individuālo pusi, tiešām piedāvāt supervīzijas, piedāvāt šīs te apdrošināšanas, kas ir ļoti labi, bet atkal tas viens no jaudīgākajiem izdegšanas tādiem mehānismiem varbūt iebūvēts tajā komunikācijā. Un ja viņa notiek pēc tiem vardarbības, intrigu, kaut kādas pazemošanas principiem, tad pat, ja man būs tā veselības apdrošināšana, pat, ja es izmantošu, supervīzijas iespējas, mēs kopā, ar klientu vai klients kopā ar supervīzoru konstatē, ka, hei, tas, kas notiek, tas ir nepieņemami. Ja darba vieta tajā neklausās, nerisina vai tiešām aizver acis un saka, vai vēl vairāk, tas, ko tu minēji, atriebjās vai kaut kādā veidā sāk to cilvēku vēl vairāk vajāt, tad beigās saka, es iešu prom vai, labākā gadījumā es tiesāšos, es izmantošu šīs tie iespējas, bet man liekas, ka šis ir kaut kas tāds, ko vēl ir jāatcerās, ka tie risinājumi, viņiem ir jābūt tādam lielam, dažādam spektram, gan uz individu, uz cilvēku vērstam, gan uz to pat tiešām darba vides pieskatīšanu un vismaz šis te smagais jautājums, kas ir ar vardarbību saistīts, tas ir kaut kas tāds, kam mums beidzot ir jāsāk par to runāt. Jā. Tu, kamēr runāji, es, protams, tevi klausījos, bet ar otru smadzeņu puslodes domāju, un man neliek mierā tas jautājums par to arodu slimību. Es domāju, kas tur notiek tajā brīdī, ka tas cilvēks tiešām tā kā ka viņam ir šī arodas slimība vai ka viņam jādodās uz šo tiesu. Un man tādas divas lietas, par ko es domāju. Viens ir, vai ir gadījumi, vai vispār ir gadījumi, ka mēs bieži vien tagad runājam par jauniešiem, kuri nāk, ka viņus visi mobbingo vai bosingo, ka viņiem ir pa liela slodze, viņi izvēlās vieglākus darbus un tā. Tas, protams, ir pieņēmums, bet par to arī tiek runāts. Vai ir tādi gadījumi, kad arī darbinieks izmanto šo savu darbu nespēju un saka, ka viņš ir izdedzis, jo man nereti ir bijuši HR kolēģi, kuri saka, bet viņš man nenāk 6 mēnešus uz darbu, es viņam esmu iedevis visu, viņam ir bijis terapeits, viņam ir bijis atbalsts, viņam ir bijis, bet viņš iet un viņš ir dabūjis slimības lapu no savu ģimenes ārstu un viņš tagad grib tiesāties, piemēram, vai tādi gadījumi. Es zinu, vienkārši ļaunprātīgi, jā? Jā, tā kā ļaunprātīgi tomēr sāk izmantot to, ka tā jau darba vieta rūpējās, bet vai tu par to esi dzirdējis, vai ir tādi gadījumi? Tieši varbūt tiesvedības ir, tā kā principā vispār nav. Kas risina tādus izdegšanas jautājumus tieši tiesvedības ceļā. Protams, ir tā kā negodprātīgāki darbinieki, kur arī izmanto iespējas, bet tā pašā laikā
likumu raksta tā kā cilvēkiem, kur viņus ievēro. Un tā kā, protams, būs tādi gadījumi, kad darbinieki izmanto šo, bet tieši tam arī droši vien tas smagnējais mehānisms tā kā ir arī varbūt domāts, ka viņš izcert arī tos gadījumus, ka tas ir kaut kāds tā kā izdomājums tā cilvēka. Bet man kaut kā arī negribētos domāt, ka šis ir tas galvenais veids, kā darbinieks gribētu risināt to savu problēmu, ka viņš saka, man ir izdegšana un sanākšu, bet, droši vien, kad ir tādi gadījumi, jā. Nē, tas 6 mēneši pietiekoši ilgs laiks arī, lai, kas ir maksimālais, laikam, kādā var paņemt darbs nespējas lapa, vai ne? Darbnespējas lapa, man liekas, varbūt ir ilgāk. Varbūt ir ilgāk. Tas ir pietiekoši ilgs laiks, lai tu vispār pārdomātu, vai tu gribi šajā darbā strādāt. Man liekas, ka vienmēr būs cilvēki, kas ir negodprātīgi. Un viņi izmantos jebkuru likumu, ne tā, kā viņš ir paredzēts. Bet paldies, kā tu teici, ka tas ir domāts cilvēkiem, kas nav uzreiz mērķēti tādi, kur likums pārkāpšu. Ja? Varētu dabūt kā darots līniju. Jā, jo man šķiet, ka tas ir arī jāatcerās, ka tad, kad cilvēki, piemēram, ir iebiedēti, kad cilvēki dzīvo mūžīgās bailēs, kas varbūt arī viens no izdegšanas šiem iemesliem, ko rāda pētījumi. Cilvēki, kas dzīvo visu laiku tādā baiļu presingā, jo vēl aizvien tas ir no industriālās revolūcijas laikmeta vēl ir cilvēki, kas domā, ka kliedzot vai spiežot vai tiešām iebiedējot cilvēkus, tu panāks rezultāts. Protams, tu īstermiņā panāc, bet ko tu panāc vēl? Pētījumi rāda, ka tu panāc šo te organizācijai kaitējošu uzvedību. Ko tas nozīmē? Zakšana, melošana, kaut kāda veida visādas mahinācijas. Ja? Un man liekas, ka kad varbūt daļa no tā stāsta varbūt arī par to, ka tur jau ir kaut kāda vēsture, ja? Kad cilvēks varbūt izmanto likumu, lai atrieptos, jo viņam atriebās pirms tam, un ka, es teiktu, ka katrs gadījums tad ir jāvērtē un jāskatās ļoti skrupulozi, jo, lai netiktu palaist garām arī tas viss lielais konteksts, kurā notiek, jo tas ir tas, kas sāk notikt, kad cilvēki, ja viņi atrodās kaut kādā vidē, kur viņus ienīst, bet kaut kādu apstākļu dēļ viņi nevar aiziet prom, ja, un dažreiz tie ir ļoti tādi cilvēcīgi apstākļi, hipotekārais kredīts vai kaut kas tāds, un tev ir saistības, un tu baidies riskēt, un, protams, ka tādas neveselīgas vides viņas arī ievelk tādā negatīvā veidā, un tad tur ir tāda ļoti neveselīga dinamika, gan tā kā savā starpā, ikdienā, gan arī ilgtermiņā, ja? Un kur pat tiešām cilvēki var mēģināt darīt lielu kaitējumu un atriepties organizācijai, jo tā ir, tā kā izpostījusi dzīvi. Es ceru, ka tādi gadījumi nav daudz, bet, Viņi, diemžēl, ir. Diemžēl, jāsaka tā, ka pārsvarā šo podkāstu klausās cilvēki, kuriem ikdienā nav tādas vides, bet man nācies satikties ar tādiem cilvēkiem, kuri strādā lielās atzītās organizācijās, bet runā par šādu toksisku rīcību, un skaidrs, ka, izdegšana, spēja ieraudzīt izdegšanu kā tādu kopēju dinamiku, tā jau ir tāda prasme, ka tas nav vienpersonisks vājums kāda cilvēka, vienkārši nespēja tikt galā ar darbu, kas viņam tiek dots. Tur, protams, var būt arī skatīties individuāli, bet lielā mērā tas ir kaut kāds sistēmisks defekts vai tāda sistēmiska rīcība, kas ir jārisina, un tas, ko es šīs sarunas laikā dzirdu, ka šīs te dialogs, šī te vienas un otras puses uzklausīšana, šī te vide, kurā cilvēki var runāt par šiem te gan saviem riskiem, gan savām sajūtām, gan to, kaut vai to pašu slodzi. Ka tā ir tā atslēga, kas var sākt palīdzēt, risināt kaut ko no tiem visām tām problēmām, varbūt, kuras neviens varbūt pat nezina. Varbūt cilvēki sen jau ir izdeguši tavā komandā, bet vienkārši par to tu nezini. Ja? Cilvēkam nav bijusi vieta, kur runāt, un arī šajā pašā pētījumā, un ne tikai Kantara pētījumā, bet pietiekoši liels procents, 63% runā par to, ka vadītāji nemaz nav gatavi runāt par mentālās veselības jautājumu,
jautājumiem vai tāda rakstura sarunas vispār neiekļauj savā sarunā. Mēs runājam tikai par rezultātu vai par to, kā tu šodien jūties. Labi, tad turpini strādāt savu darbu, un tas arī, runā par šīm te prasmēm. Un es domāju, ka arī droši vien, kad prasme attīstība vai mācības arī ir vēl viens aspekts, ko, teiksim tā, ja mēs vērtējam organizāciju kā veselīgu organizāciju, tai vajadzētu būt kā tādam arī mehānismam, vai ne, kas strādā. Jā, apmācības ir ļoti liela daļa no tā visa. Man liekas, arī tas, ko pēc iepriekšējā jautājuma mazliet atgriežoties, ka tas individuālais gadījums ir tieši labs, man liekas, indikators, kas liecinātu par lielākām problēmām, kur varbūt mums tiešām vajag tās apmācības, tad vajag, lai kaut kādus jautājumus risinātu. Un mēs arī esam apmācības piedāvājuši par tiem pašiem mobbinga jautājumiem, ja, lai cilvēki saprot, kas tas vispār ir, ko tas nozīmē, kurā gadījumā es varu vērsties pie darba devēja, jo viņš saprot, ko tā definīcija nozīmē. Atšķirībā no mobbinga, mums izdegšanas jautājums nav kaut kādā veidā definēts, vai šis izdegšanas aspekts nav definēts tiespraksē vai likumā. Jo tajā brīdī, kad mobbings sāk parādīties kā tiesu praksē, kā lieta, par ko runā, tad arī parādās definīcijas, tad arī tā kā likumdevējs to iestrādā, un tad mēs par šo jautājumu varam runāt arī tādā kategorijā, tādā tiešām juridiski konkrētā. Bet izdegšanas jautājumu, pat cik tie neaiziet tiesu praksē, neaiziet līdz likumam, mums pat īsti tās apmācības, turpat tas nav juristu jautājums, bet tas ir tiešām, mentālās veselības speciālists. Patiesībā tagad, kad tu runā, man šķiet, ka man arī varbūt ir pat vairāk priekšstats par izdegšanu kā par individuālu problēmu, kad, vienkārši, tev ir kaut kādas pārliecības, kas tev dzēna, un tev tur robežu trūkums, un tu nevari pats samanedžēt to savu dzīvi, un tev tur vajadzīgs laika plānošanas mācības un tā, un darba devējs arī tevi dzen uz tām mācībām, lai tu tur tiec galā ar sevi un tā tālāk, bet tagad mēģināt paskatīties uz to kopumu, kāpēc tas cilvēks varbūt ir izvēlējies tieši šo vidi, kurā ir šie neveselīgie paterni, uz kuriem atsaukties, vai ne? Es domāju, ka tur ir tāds trīķī tas viss moments, kad tu nāc uz darba interviju, tu sevi tā kā pasniedz kolosālā veidā, un arī darba vieta jau nesaka, ziniet, mums vispār vadītāji nav apmācīti, tie ir no speciālista līmeņa vienkārši, tā randomā izvēlēti, ir kā ir, strādāsiet, tā jau redzēsiet. Neviens jau tā nesaka, ja? Un es domāju, ka tas ir tāds process, ko cilvēki piedzīvo, un man liekas, ka tas ir tik ļoti interesanti, ka tā izdegšana ir gan stāsts par to, kā darba devējs organizē šo vidi, un šajā gadījumā atkal gan praksa, gan pētījumi rāda, ka augstākās vadības nostāja ir izšķiroša. Jā. Tas nav par to, kad, ja CEO par to neinteresējās, tad, personāla daļa visu sakārtos. Nē, tas tā nenotiek. Vadības augstākās, vidējās, starpvidējās vadības nostāja ir ārkārtīgi būtiska, tāpēc, ka tas virza to visu kuģi un tā kā ļauj tiem cilvēkiem justies labāk vai sliktāk vai sadzirdētiem vai nesadzirdētiem, bet no otras puses ir arī tā individa atbildība. Un, protams, ka būs cilvēki, kas kaut kādu iemeslu dēļ nokļūst ne savā vietā. Un varbūt tiešām kādam cilvēkam ir garlaicīgi, neinteresē, un viņam tā darba vieta, viņš tā kā ir atnācis strādāt, viņam viss liekas pa smagu, bet patiesībā tur ir tādas normālas prasības, ko visi tiek galā, un kad cilvēks varbūt ir kaut kādām savām šīm te, dažādiem raksturojumiem, ka viņš tieši šajā darba vidē varbūt pat dinamisku vai tieši otrādā kaut kādā veidā neiedarās. Man liekas, ka ir jāatcerās, kad nav jābaidās arī mainīt tās darba vides, un nevienmēr darba maiņa nozīmē, ka tur bija viss toksiski un slikti. Vienkārši, tas ir tāpat kā ar attiecībām. Tu atnāc uz randiņu, tu jau daudz saka, Marija, kā noteikti uzreiz? Protams, ka ir vienkārši dramatiskie sarkanie karogi, bet dažkārt viņu nav. Un vienkārši procesā tu saproti, ka tas varbūt ir labs cilvēks, bet mums nav pa ceļam. Un līdzīgi, man liekas, arī ar darba vietām, un tā var notikt vienkārši arī laika gaitā, ka es attīstos kaut kādā vienā virzienā, darba vieta virzās kaut kur ar savām vērtībām un attīstību citā virzienā, un mēs tā kā mainam, ka nevienmēr tā situācija ir tik ļoti dramatiska, bet atkal ir svarīgi ieklausīties sevī, būt dialogā ar sevi, lai saprastu, ka, kas ar mani notiek, vai šī tā vieta, kuras varu piedzīvot kaut kādu attīstību, vai es jūtos tur pietiekami labi, lai strādātu. Jo darbā jau mums jājūtās pietiekami labi, lai strādātu, nevis vienkārši pietiekami labi, lai, tā kā atpūstos, jo
Kāpēc es to saku? Jo es atgādinu, ka izdegšanu mēs varam piedzīvot arī dēļ garlaicības. Jā. Dēļ tā, ka mēs esam ne savā vietā, dēļ tā, ka mēs daram ne to, ko mēs, kas mums derētu, kas mums interesētu, bet tāpēc, ka, mūsu visa ģimene ir, ārsti, juristi. Tāpēc es arī tur strādāju, jā, bet patiesībā es gribu kaut kur citur būt, tad mani viss kaitinās. Tas arī ir jāsaprot, man liekas, tādā arī individuālā līmenī, ka varbūt tā vieta arī ir ok, bet varbūt viņa man neder, ja? Un tad nav jākautrējās meklēt kaut ko, kas ir, tāds, kas mums sagādās vismaz to saturisko prieku par to, ko es daru. Jā, tas, ko tu runāji, man lika domāt arī par to spēju atzīt, ka es kaut ko, varbūt, ka es esmu pamanījis, ka kaut kas īsti nedara manā dzīvē, vai arī šī spēja atzīt, ka tu esi kļūdījies, vai atzīt neveiksmi vai neizdošanos, vai arī tā pati došanās pie psihoterapeita vai pie koča vai pie jebkāda atbalsta speciālista, arī, ka tas kļūst arvien, biežāk pārunāts temats, un ka tas nav tabū, ka tu esi kaut kur, sapratis, nebūs. Un spēt par to runāt, un šī spēja runāt par kļūdām, par neizdošanos, par neveiksmi, par to, ka tevi kaut kas neapmierina, tā arī ir prasme, kas ir jātrenē. Tas nav kaut kas, kas pats nāk no sevis, jo, ja mēs nerunājam, un ja mēs paši nerunājam ar saviem vadītājiem par šīm tēmām, tad vadītāji arī nerunās, tāpēc, ka viņi jau nezina. Un viņi nezina, ka vispār tā tēma kaut kur peld pa vidu, un ja tev nejautā, un tev nav tas diskomforts, ka tu neproti par to runāt, tad tu arī neadresē to tālāk, man varbūt šis jāmācās, varbūt man jāmācās parunāt ar cilvēkiem, kuri raud vai kuriem... Jā, kuri ir izmisumā, kuri nezin, kā ar situāciju tiek galā. Tā kā tās ir kaut kādas, lietas, kas man nāk prātā, un, lai gan mēs sākām par tādu tiesisko aspektu, mēs beigās nonācām līdz tam pašam atkal par šo te dialogu, sarunāšanās kultūru, šo te spēju veidot vidi, kurā nav vienkārši ķeksītas ar labotības brokastīm. Mums jānorganizē kaut kas vienkārši, Excelī reku vienu no aktivitātēm ir labotības brokastis, bet ar kādu mērķi es to daru, vai organizācija apzinās to, ka šajā brīdī šobrīd ir kaut kādas varbūt sistēmiskas problēmas, kaut kādi melnumi, kas tomēr cilvēkiem nepalīdz strādāt pēc labākās sirdsapziņas, veltīt to savu potenciālu. Jā, un ka mēs nezinām, varbūt, ka kāds ir izdedzis. Varbūt, no tāda noslēgumā domājot par to prevenciju vai vispār par to, kā tu kā jurists gribētu, lai organizācija izskatās un kā tu gribētu, lai izdegšana izskatās nākotnē, kas varbūt ir tas tavs novēlējums vai, skatījums, ar ko tu gribētu, lai klausītāji aiziet pēc šīs epizodes? Es gribētu, lai dažādi klausītāji, kas vieni ir darba devēji un darbinieki, aiziet ar tādu kopīgu to dialogu, ko mēs jau runājam. Droši vien no darba devēja perspektīvas es redzētu, ka tas, kā es gribētu redzēt ideālajā variantā, kad ir šie jautājumi tiek adresēti jau kaut kādā arī tādā dokumentu līmenī, ka mums ir tā kā sistēmas, mums ir kārtība, kā darbinieks, ja viņam, piemēram, kaut kādas ētikas jautājumi vai kaut kas tāds, ka viņam ir skaidrs, kur viņš var iet, jo ir darba devējs izstrādājis ar kārtību. Kaut kāda politikas, kaut kāda normatīva. Jā, un it kā šiet varbūt tā, politikas izstrādāt, tas tā kā neviens baigi negrib par to dzirdēt, bet realitāte... Vēl viena politika. Jā, vēl viens dokuments, kuru bet tajā brīdī, kad tev viņu vajadzēs, tā kā tev būs kaut kāds ētikas jautājums, kur risināt, tev nebūs. Tad tu nezinās, pie kā iet, tu mēģinās kaut ko varbūt pie kāda kolēģa parunāt, un tad tur tas arī apstāsies. Bet realitāte jau tas mērķis ir to nodot līdz augšai, līdz vadībai. Un ja tev nav kārtības, kā to izdarīt, tad tas arī, man liekas, ka arī neaizies tā. Bet man patīk tādas politikas, bet viņas, man liekas, tāda viņām ir īpaša jauda, ja viņas izstrādā kopā ar, tā kā paši darbinieki. Un bieži organizācijas negrib ar šito ņemties. Paņemsim poršu paraugu, no Jaunzelandes, pārspiedīsim.
no Dānijas, kur viss ir kārtībā. Tur ir forši tie dokumenti, un kā paraugu to var ņemt, bet ja mēs patērējam laiku, bet tā ir tāda investīcija, tas ir ieguldījums, ja mēs ar cilvēkiem apspriežam, ja viņi sajūt, ka, hei, tie teikumi nāk no manis, ka es šitā, ja man būtu tāda problēma, es gribētu par šo runāt tādu, vai man ir bijusi tāda problēma, es mēģināju runāt, un šitāds teikums nestrādā, mēs varam viņu tur nerakstīt, mūsu organizācija tas nedē. Un cilvēki par šito izvārās, izmaļās, un tad ir tas dokuments. Cilvēki viņu jūt kā savu, un ja ir jauni pienācēji, tas nav vienkārši kaut kāds dokuments, kas karājās tur iekšējā tīkla lapā, kur tu tā kā formāli atķektē, ka es esmu izlasījis, ja? Bet ka cilvēki ir šīs informācijas nesēji, viņi teiks, hei, šito jautājumu tev jādara tā, paskatīsimies tos precīzos soļus. Ja es neatceros visu no galvas, bet tā ir mana lieta, tas ir mans dokuments, es zinu, kur viņš ir un kas tur principiāli, kādas lietas viņš risina. Man liekas, šo arī ir jāatcerās, ka tas veids, kā mēs veidojam šīs lietas, viņš var noteikt to pēc tam, kā mēs viņas lietojam vai nelietojam un cik labi tas strādā. Un protams, ka ja tur piedalās no apkaupējas līdz CEO vai tā kā izpildirektoram, katrs jutīs tad to, kā angliski saka, commitment, tādu, apņemšanos. Tā kā, ka, hei, es uz šo skatīšos tādā veidā, tā kā lielāka iespēja, ka tad lietas arī tiek risināts un arī aizsākti kaut kādi procesi, nevis neaizsākti no nezināšanas, un tad liekas, viss taču ir labi, ja? Neviens nerunā, mums ir viss kolosāli. Tur apakšā var būt gruzdi jau milzīga problēma un krīze. Man tad papildu jautājums tev arī pie noslēguma, teiksim, tādam individam, kurš šobrīd sēž un viņš saprot, ka es esmu izdedzis. Viss tas, ko Marija teica, attiec uz mani. Es jau jūtos nomākts, saprotu, ka es jau sāku ciniski izturēties un vakarā es neesmu patiesībā izdarījis absolūti nekā no tā, ko es gribēju, bet tikai neviens to nezina. Kas būtu tas, ko tu tam vienam individam teiktu, kurš klusē, bet saprot? Padomāt par to, kas varētu būt tas ierosinātais šādai situācijai, un ja tas ir saistīts, piemēram, ar darba apstākļiem, jebkāda tipa darba apstākļiem, nezinu, fiziski apstākļi, kur es strādāju, varbūt tā ir ārkārtīgi, tāda neveselīga vide, ja, vienkārši gaisma, troksnis, piesārņojums. Varbūt tas ir saistīts ar attiecībām kolektīvā, varbūt tas ir saistīts ar slodzes apjomu, klasika, ja. Šajā gadījumā padomāt, kas ir tajā organizācijā cilvēks, pie kā es varu doties un šo runāt, un kas ir, tā kā kaut kādā ziņā arī ar varbūt varu par to rūpēties, varbūt, ja ir personāla daļas cilvēki, tad tur doties, varbūt tas ir tiešais vadītājs, ja tā ir tāda maza organizācija, kur nav personāla daļa un tā tālāk, tad jā, varbūt tas ir, īpašnieks un tā tālāk. Ja jūs esat pašnodarbināti, kā lai es eju, Marija? Ko lai es saku? Tad laikam ir tie mentālās veselības atbalsta personas, ar ko tu vari parunāt. Jā, dažreiz saka, man pietiek varbūt uz lapas izrakstīt, varbūt tas ir tā kā skats no malas, bet tā kā sāk domāt, no kurienes savu kājas šai situācijai, kas ir tā hroniskā stresa avots, un tālāk jau kaut kādiem kopīgiem spēkiem domāt, kā to var risināt, kā to var apturēt, mainīt, pielāgot, tā kā atrast tās iespējas. Tad, principā, tas, ko es dzirdu, nenesīsies uzreiz pie ģimenes ārsta. Tas noteikti nebūs tas pirmais, teiksim tā. Nē, skatoties, kas tur vēl ir klāt nācis. Jā, protams, ka ja tur ir vēl fiziskās saslimšanas. Jā. Ir, tad jāaiziet arī varbūt pie ģimenes ārsta un jāuztaisa analīzes. Jā, bet ir jāskatās, kas ir iemesls un kāds ir status quo, kas ir šobrīd, kas tieši šobrīd ar mani notiek, kas ir tās prioritārās lietas, kā es varu sajusties labāk. Tad tās pazīmes, ko tu, tā kā diagnosticē pats sev, un tad, kad tu saproti, ka tu vairs pats ar sevi netiec galā, sāk parādīties kaut kāds blaknes, tad tu dodies pie ģimenes ārsta, tad ir cerība, ka ģimenes ārsts spēs to adekvātu situāciju novērtēt un diagnosticēt šo izdegšanu, un tad jau tev jāņem slibības lapa, un tad jau tas ieslēdzās šis juridiskais aspekts, ka tu vari vērsties pie šīs te komisijas, lai atzītu tev arodslimību. Cik tas ir izdevīgi vispār tam darbiniekam, ja mēs tā noslēgumā
ja viņš dabūna šo arodas slimības statusu, vai tur ir kaut kādi pabalsti, vai tur ir kaut kāda prevencija, kas tiek nodrošināta? Ir valsts ieslēdzis, valsts sociāla sistēma ieslēdzis, un viņam ir, man liekas, ka pabalsts tiek maksāts, plus ir tas darbspējas zudums, tad attiecīgi jāpielāgo darba apstākļi, un viņam ir veids, kā viņš tā kā var atgriezties tajā darba vidē. Tā kā, idejā tas status, viņš, protams, ir izdevīgs. Viņš tam ir domāts, lai šo tam risinātu un kaut kādā veidā palīdzētu izdegušam darbiniekam tikt galā ar arodslimību un tad atgriezties kā veselīgam cilvēkam darbā. Ideāli būtu, ja Nodarbinātības valsts aģentūra arī tur būtu iesaistīta, un tad šie cilvēki, kur ir bijuši izdeguši, tad viņiem tiek piedāvāts kaut kāda veida atbalsts, un tad viņi tā raiti, kas ir parasti augsta līmeņa speciālisti, atgriežās, bet tur laikam tas mehānisms tik labi nestrādā. Bet cerības ir. Man patīk tas, ko es dzirdu, ka mēs par to runājam, un kā mēs par to runājam, ka arvien vairāk cilvēki teiksim tā, atsaucās uz šo te aicinājumu par to runāt, dalīties savā pieredzē. Pēdējā laikā LinkedInā ļoti daudz dažādu rakstu, kur cilvēki stāsta par savu izdegšanas stāstu un to, kā viņi ir atgriežušies vai sapratuši, kas tad ir viņu vērtības vai kā organizācija ir palīdzējusi cilvēkiem. Tā kā paldies jums par šo dalīšanos, paldies par šo laiku, ko jūs veltījāt. Izdegšana nav tāda personiska neveiksme tikai, kad es esmu izdedzis un tagad tā nelaimīgs dzīvošu tālāk. Tas ir par kultūru, par struktūru, par šīm attiecībām darba vietā. Un likumi ir. Likumi nozīmē, ka mums ir tiesiska valsts un mēs varam vērsties pie atbildīgām institūcijām. Tas nozīmē, ka tas vēl joprojām viss darbojas savienojumā ar cilvēcību, spēju runāt, uzklausīt, rīkoties un es tiešām ceru, ka šī saruna palīdzēs arī jums uzņēmumos vairāk domāt, ne tikai domāt, bet arī darīt un vairāk, teiksim, apzinātāk ar tādu līdzjūtību vienam pret otru attiekties, jo tā ir tāda neizbēgama mūsu ikdienas darba vides realitāte, kas skar dažādu profesiju pārstāvjus. Interesanti, ka tieši 30-40 gadnieki ir tie, kas vairāk izdeg, 40 un plus ir tāds pētījums, kurš rāda, ka 40 plus ir saskarās ar izdzīvošanas instinktu un biežāk aiziet. Viņi vienkārši negrib sev nodarīt tik ļoti pāri, bet varbūt tas ir pieņēmums. Bet ir arī tie, kas līdz 35, milzīga daļa līdz 35 izdeg. Bet viņi vēl atgūstās, jo tur vēl ir resursi. Jā, tad tev vēl ir iespēja izkāpt, bet šajā gadījumā, uz ko es gribu likt to uzsvaru, ka šī ir neizbēgamā realitāte, šī augstā emocionālā slodze, un es teikšu tieši vairāk šī emocionālā slodze, mums vairs nav tik daudz fiziski smaga darba, cik mums ir emocionāli, tas viss jāiztur. Līdz ar to tā problēma ir tāds sistēmisks jautājums, tāpēc izglītojiet savus darbiniekus, izglītojiet paši sevi, gan par to, kas ir stress, gan par to, kas ir izdegšana, atgādināt arī sev par šīm preventīvajām stratēģijām, par dzīves darba līdzsvaru, varbūt izveidojot kaut kādu mentālās veselības starter kitu, ar ko vispār darbiniekiem, teiksim, par ko viņiem domāt, kā diagnosticēt vai apzināties labāk sevi, fiziskās aktivitātes, protams, un protams, arī rekomendēt cilvēkiem doties pie citiem speciālistiem, ja viņiem tāda nepieciešamība ir. Paldies, Edgar, par šo sarunu. Paldies, Marija, par tavu laiku. Paldies, Ilze, kur veido šo podcastu. Jā, paldies tev. Paldies, mīļie klausītāji, ka jūs klausāties un sekojat līdzi. Man arvien vēl liels prieks ir veidot šīs sarunas un rakt dziļāk, interesēties, diskutēt, lai darba vides būtu vietas, kurās ir patīkami strādāt. Lai tas nebūtu tik sāpīgi. Tā kā sekojiet LinkedInā, sekojiet HR Latvija Instagram kontā. Rakstiet man vēstules, rakstiet komentārus Spotifyā, kur ja jūs nezinājāt, jūs varat rakstīt arī komentārus un atsaukties uz dzirdēto un pierakstīt kādus komentārus, ko Marija teica un ko Edgars pieminēja, varbūt padalīties arī ar savu pieredzi, kā tas notiek jūsu organizācijās. Tā kā mēs visi esam šeit kopā un atbalstam viens otru, tiekamies nākamajās epizodēs. Paldies! Atā!